Jaundzimuša bērniņa noskaņojums un pašsajūta ļoti lielā mērā ir atkarīga no viņa veselības. Savukārt veselība no tā, kāds ir viņa uzturs. Viennozīmīgi vislabāk ir bērot bērnu ar krūts pienu, bet, ja nācies izvēlēties mākslīgu piena maisījumu, tad jāizvēlās to kvalitatīvāko un labāku un drošāku. Humanas piena maisījumi ir ražoti Vācijā, jo Humana nedala valstīs uz attīstītajām un jaunatīstības valstīm. Visa produkcija ir ražota Vācijā pēc vienotiem standartiem. Uzņēmuma ir ievesta kvalitātes kontroles sistēma, un tas ļauj pārbaudīt preču kvalitāti jebkura ražošanas posmā. Viennozīmīgi ir svarīgi piena maisījuma garša un smarža, lai mazulim patiktu to dzert vispār. Ja? Un arī ļoti svarīgi kā maisījums šķīst ūdenī, kā maisījuma struktūra kāda. Teiksim, humanas maisījumiem struktūra ir ļoti viendabīga, neveidojas kunkuli. Līdz ar to mazulim patīkam to dzert. Humanas maisījumi ražot tikai no svaiga piena, kas tiek piegādāts no blakus esošiem vietējām lauksaimniecībām. Un arī svarīgi ir papildu sastāvdaļu kvalitāte, jo maisījumi ir bagātināti ar vitamīniem, mikroelementiem, minerāliem. Humanas piena maisījumi ir bagātināti ar omega-3 un omega-6 taukskābēm, kas ir vitāli nepieciešami cilvēkam, lai attīstītos. Un tās omega-3 taukskābes pievienotas tieši tādā formā un tikpat liela daudzumā, kā mātes pienā. Humanai ir arī bērnu putras, ir bezpiena putras, ir arī piena putras, sākot no 4 mēnešu vecuma, kā arī ir mazās burciņas. Un ļoti svarīgi, ka humanai ir daudz monokomponentu burciņu. Ja? Teiksim, māmiņa uzsākot piebarošanu, ļoti svarīgi sākt tikai ar to vienu komponentu, jo tev arī tad vienkāršāk pēc tam izsekot tās bērna reakcijas. Ja? Humana biezenīši ražoti rūpnīcā, kur tik ražot tikai ekoloģiski produkti, un to kvalitāti atspoguļo šitā zīmīte, kas nozīmē, kas ir starptautiski atzīts Eiropas certifikāta zīme. Ļoti interesants humanas produkts ir augļu jogurta deserti, kurām nav analogu Latvijā. Un šitie desertiņi satur antimikrobiālas vielas, proti viņi nesatur probiotiskās baktērijas. Līdz ar to mēs varam turēt viņus vienkārši plauktos, bet tur paliek antimikrobiālas vielas, kas labvēlīgi ietekmē mikrofloru. Ja? Viņam ir antimikrobiāla iedarbība. Humana neiegulda daudz naudas mārketinga aktivitātēs un reklāmās, bet visi līdzekļi tiek veltīti produktu kvalitātes uzlabošanai. Māmiņas pērk kvalitāti, nevis brendu.